Sveiki, es jau basically īsumā es pastāstīšu pagaidām sākumā, kas šitan īsti šajā playlistā, kas būs jau sāks lēnām sākuši taisīt. Tur principā būs tieši šajā playlistā tieši pa VirtualBox, kā uzinstalēt Windows uz VirtualBox. Simple ass viss padarīšana, bet mazums kādam moši nodara un kāds nerūpīgi angļu valodu. No offense though, bet principā ir daudz tutoriālu, kā izmantot VirtualBox, bet nav īsti latviešu valodā, so es domāju, jolojiet vienkārši uzmetīšu arī VirtualBox latviski. So basically šodien tagad šis video būs kā uzinstalēt pašu to VirtualBox, so basically vienkārši VirtualBox download. Windows 10 šobrīd izmantoju, principā uz visiem Windows sistēmām tas pats, es nezinu kā uz macOS ir daudz, bet jā. Šodien arī var uzinstalēt uz macOS, Linux un Windows. Te principā downloads, dabišķi viņš principā ierakstot internetā uzreiz automātiski jau uz downloadu aizmetīs, bet ja gadījumā tu esi kaut kādā huņzini, kurā citā vietā, rekur homepage'ā tu esi pieņemsim. Tad uzspēr downloads, pie downloads jaunāko versiju, protams, Windows hosts. Tad, principā, kad ielādējas, uzreiz var atvērt viņu vaļā. Viņš tagad domā, yes, tur viņam vajag admin privilēģijas. Tad, principā, rekurš tāds ekrāns, tad bišķi installers, wizards, setup wizards atverās. Tad basically, principā jābūt next. Es principā šeit neko baigi nekonfigurēju, bet tur īsumā viņš tiks uzinstalēts lokālā diska vai entire feature will be installed on local hard drive. Bet, principā atstājot vienkārši defaultajiem, ja gribat, jūs varat nomainīt to te location, install location. Bet es atstāšu arī uz defaulto, jo man īsti nav nepieciešama uz citu vietu pārvietot, bet, mazums kādam vajag vienkārši browse, atrodi, kur tev vajag. Ir tīzli, bet, it is what it is. Bet, ja gadījumā kaut kad jūs gribat tā kā paši manuāli visu tur, manuāli kaut kur citur pārlikt, izvēlēties vienkārši kaut kādu randomēs disku, es nezinu, stuff, es nezinu, jauns box, kaut kāds virtual box, vienkārši, es nezinu, kaut kādu atrašanās vietu. Virtual box pieņemsim. Ātrākais veids, kā šitan izdarīt, nevis iet caur šo te pašu menu cauri, es to akšlai nokopēšu, jo es atgribēšu atstāt uz iepriekšējo, bet principā turiet shift, jāiezīmē šitas, turiet shift, labais klikšķis, copy as path. Tur, protams, vēl citi dažādi veidi atvērt šito, nokopēt šeit, vai arī labais klikšķis uz tā file properties, un tad būs location and stuff. Labi, šitien locations ir tieši bare minimum like D disks, mēs esam D diskā stuff, un tad tev pašam manuāli būs jāpieraksta tā konkrētā adrese, kur jūs gribat turēt. Principā, kā kuram ir ērtā kopijas path, vienīgi kopija ar path, tur viņš jau būs pēdiņās jau ielikts. So, be aware of that, vienkārši enter, folder name, enter, viņš jau pārmaina lokāciju. Tā kā es gribu uz iepriekšēju, tā kā es gribu atstāt uz savu oriģinālo defaulto, tad es nomainu atpakaļ programmu files, Oracle un VirtualBox. Tad īsumā tālāk ir next, warning network interfaces, to, ka viņš instalēs network interfaces priekš VirtualBox, jo tu vari tā kā hostot tā kā, tur parādīsies papildus tā kā tīkla kartes, so basically open network, change adapter options, un rekur parādīsies vienkārši vēl viena tīkla karte, virtuālā tīkla karte tev. Tad šito var vienkārši yes, install. Viņš sāk instalēšanas procesu, pārkopē visu failus, raksta sistēmā, visu, skoči instalācijas setups, visu to tiek noteikti. Principā, jā.
simple as that. Es zinu, ka jebkurš to varētu izdarīt, bet, nu, ja nu gadījumā kādam vajag, tad vismaz you're welcome. Nu, lūdzu, like, vismaz zinu, kā pareizi uzinstalēt VirtualBox. Un tad, principā, VirtualBox būs jau uzinstalēts virsū. Rakurī, viss smuki, viss strādā kā vajag. Un tad, principā, priekš šī video tas arī ir, principā, viss. Nu, like, dziļāk spaigi neiešu, rekur, tur, principā, network, tu vari uztaisīt savu tīklu. Rekur uztaisīts adapters, uztaisījās adapters, Dievs. Nu, tas adapters, uztaisīs jaunu adapteru, viņš parādīsies tur pie visām tīkla kartēm. Change adapter options, un rekur tas jaunais tīkla. Šis te tīkla, tas karte. Jā, man bija atvēries jau automātiski. Bet, principā, nu, tā kā ir host-only network, vienkārši uzblēzīs jaunu, tur būs atkal jauna virtuālā karte, un viņš parādīsies tepatās kur ir jaunā tīkla karte, kas ir tieši paredzēts VirtualBox. Tā kā man nevajag jaunu tīkla kartu pagaidām, tad es izdzēsīšu viņu ārā. Not network un cloud network. Es cloud network neesmu nevienreiz izmantojis, ja tu biji honest, tas ir kaut kāds beta new lieta, vismaz kādu laiku atpakaļ bija. Not network, tas ir principā starp iekšā datorāts starp tiem visiem datoriem, kopā ņemot. Es šo vispār noņemšu nost to. Tā, lai nekādi paziņojumi nenāk. Focus assist, priority only, alarms only. Lai iet alarms only. Jā, tīkla kartes, DHCP var, port forwarding, ja nu gadījumā kaut kad vajadzēs, ja kādam vajag. Nu, būs arī video, kur sīkāks pastāstīšu par to port forwarding, kā ar viņu strādāt un tā. Protams, tur ir miljoniem veidu, kā tu vari to visu darīt, kā tu vari savienot virtuālās mašīnas starp citu virtuālo mašīnu, tā, lai viņi tikai savā tīklā ir, vai arī to, kad viņi ir piekļuvi uz ārpasauli, un tā tālāk. Tas īsumā ir viss, nu, preferences, nu, casual settings, vienkārši default machine folders, tad inputs, es neesmu vienreiz tur skatījies īsti, check for updates, valoda, display, maximum guest screen size, automatika, es šeit arī neesmu neko mainījis, vienkārši, nu, defaultos atstāju, un, jā, interface, follow color theme, for system, ja būs light, tad būs, protams, gaišs viss. Nu, man jārestartē VirtualBox, es varu to vispār izdarīt. Rekur ir balts. Tā kā esmu more like uz tumšo pusi, nu tā kā man patīk tumšā viss, tas tumšais viss. Es nezinu, kāpēc vienkārši, bet, nu, man patīk viss dark themed and stuff. Jā, īsumā tas arī ir viss, jā, DHCP, rekur konfigurēt DHCP host-only networkam. Principā, ja enable DHCP, enable DHCP, vai arī šitien labo klikšķi. Nu, to es sīkāk stāstīšu nākušais video. Protams, followojiet, subscribojiet, abonējiet man kanālu, laikojiet, un ja jums kaut ko, kas jums interesē, droši metiet komentāros, es uztaisīšu kaut kādu pamācību par to, cik es zinu par to tēmu. Es, protams, ja būs kaut kāds tā kā big tēma, es viņu droši vien sadalīšu vēl sīkākos fragmentos tādā tā kā, es pat nezinu, kā nokonfigurēt Linux kaut vai. Nu, tur ir daudz dažādas lietas, ko jānokonfigurē, to es droši vien sadalīšu vairākās daļās, kā nokonfigurēt pašus default settingus, kā ieinstalēt kaut ko. Nu, ja, pieņemsim, Ubuntu serveri, tur būs tikai GUI, un tas principā uz serveri, kur tu nomet datoru stūrī. Es neiesaku to darīt, tur vajag labu ventilācijai, tur būt un tā, nevar mest skapī un stuff, bet, nu, ideja sapratā to, ka kā setupot Ubuntu serveri, principā tur OpenSSH jāver vaļā, nu, jālādē iekšā, kā nokonfigurēt to SSH, nu, jo nav no drošības viedokļa tas nav ieteicams turēt to SSH
uz visiem defaultiem settingiem, cik tas dīvaini neizklausītos. It kā viņš ir ķipa droši, bet tev pašam būs jāpakonfigurē, jānoņem no komentāriem, jāmaina tas statusus, disabled, enabled, whatever, kas tur būs. Tad principā viss, šodien tad, paldies par skatīšanos, un tad tie, kas nāk šajā video, kas visticamāk diezgan drīz arī būs.